Kādas rotas visbiežāk remontē? Rotas remontē dažādas. Šodien gribu parunāt par šāda veida ķēdītēm, tā sauktējām pūstajām ķēdītēm. Šis ir tāds labs piemērs pūstai ķēdītei. Es uzskatu, ka viņu vairāk pat nevajag īsti atjaunot. Šeit viss ir izstaipīts, saburzīts, viņi izskatīsies slikti. Rekur pūsta ar tukšumu vidū, un šeit var redzēt šuvi iekšpusē. Tas, kā var saprast par to, ka rekur ir šeit saburzīts. Rekur mēs varam iespiest, un šeit ir plāns un ļoti saburzīts. Šādai ķēdītei lielākā priekšrocība ir viņas cena, un faktiski ar šo te visas priekšrocības arī beidzas. Jo ķēdīte ir tukša, viņa plīst, un tā. Kā var atpazīt, visbiežākais tas ir svars. Nosvērsim, šeit ir 4,27 grami. Ja mēs runājam par tikpat garu ķēdīti, kas būtu pilnā ķēdīte, tad es teiktu, ka tie līdzīgā pinamā būtu 11 grami noteikti. Ja?